Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTubā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 6. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šis sprediķis izmanto sekojošos avotus, vai arī daļu no tiem it sevišķi, ļoti sevišķi, Jasona Heiguda sprediķi. Apostoļu darbu grāmatas 6. nodaļā no 8. līdz 10. pantam ir rakstīts: bet Stefans, pilns ticības un spēka, darīja brīnumus un lielas zīmes tautā. Tad cēlās daži no tā sauktās libertīnu sinagogas, kirēnieši un aleksandrieši, kā arī Kilikijas un Āzijas jūdi, un sāka strīdēties ar Stefanu, bet tie nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Stefans ir viens no 7 vīriem, kam uzticēts atraitņu apkalpošana ar dieniško pārtiku Jeruzālemē, agrīnajā draudzē. Stefans Dieva spēkā veic brīnumus un lielas zīmes tautā, tāpat kā apostoļi. Pirms šīs vietas apostoļu darbu grāmatā, kur apostoļi uzliek rokas šiem 7 vīriem, nav redzams, ka kāds cits kā apostoļi dara brīnumus, bet tagad ar apostoļu roku uzlikšanu citi dara brīnumus, tas ir zīmes. Ja kāds šodien apgalvo, ka tam ir kāda no svētā gara brīnumainām dāvanām, es aicinu tam atbildēt uz jautājumu, kurš no Jēzus Kristus apostoļiem uzlika jums rokas, lai iedotu jums šīs spējas? Es aicinu noskatīties video Svētais gars, kristības svētajā garā un svētā gara brīnumainās dāvanas. Libertīnu sinagoga. Šiet ebreji, kuri bija atbrīvoti no verdzības, kuri iespējams bija cietuši savas ticības dēļ, būdami verdzībā. Šie vēlas būt tempļa tuvumā, tādi būtu ļoti jūtīgi pret jebko, ko viņi uzskatītu par uzbrukumu savai reliģijai. Tie sāk strīdēties ar Stefanu, bet nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu Stefans runā. 11. pantā ir rakstīts: tad viņi sakūdīja vīrus, lai saka, mēs esam dzirdējuši, ka viņš zaimo mozu un dievu. Vai tāda apsūdzība jau dzirdēta? Tāpat apsūdzēja Jēzu. No 12. līdz 14. pantam ir rakstīts: tie saskubināja ļaudis, vecājus un rakstu mācītājus, un viņam uzbrukuši satvēra to un veda sinedrija priekšā. Viņi atveda viltus lieciniekus, kas sacīja, šis cilvēks nemitas runāt pret svēto vietu un bauslību, jo mēs esam dzirdējuši viņu sakām, šis Nacarietis Jēzus nopostīs šo vietu un pārgrozīs paražas, ko mums Mozus devis. Līdzīgi kā apsūdzēja Jēzu. Tātad apsūdzība ir, ka šis Jēzus sekotājs Stefans runā pret templi, runā pret Mozus bauslību. Jāņa evangēlijā 2. nodaļas 19. pantā ir rakstīts: Jēzus atbildēja: noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Mēs saprotam, ko Jēzus saka. Jēzus runā par savu miesu, taču, ja to nesaprot, izklausās, ka Jēzus draud templim. Mateja evangēlijā 24. nodaļas 1. un 2. pantā rakstīts: un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja, tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes, bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja: vai jūs visu to neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Tas ir draudz templim. Es iesaku ielūkoties Bībeles kursu, lai to gaisma stundā Jēzus Kristus 2. atnākšana un Jeruzālemes nopostīšana draudzes mājaslapā.
Templis tika nopostīts 1. gadsimta 70. gadā. Kristieši vēl gaida Jēzus otro atnākšanu. Mateja evangēlijā 5. nodaļas 17. pantā ir rakstīts: nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Kaut gan Jēzus bija teicis, ka nav nācis atmest bauslību, bija cilvēki, kas uzskatīja, ka Jēzus un Jēzus sekotāji ir draudz bauslībai. Jēzus teica: jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, bet tad mazliet vēlāk, bet es jums saku. Jēzus patiešām kritizēja to, ka cilvēku tradīcijas tika paaugstinātas augstāk par Dieva vārdu. Jēzus tika nogalināts, Jēzus augšām cēlās un uzbrauca debesīs. Tagad Jēzus sekotāju vārdi kaitina. Apostoļu darbu grāmatas 6. nodaļas 15. pantā ir rakstīts: un visi, kas sēdēja sinedrijā, skatījās uz viņu un redzēja viņa vaigu, līdzināmies eņģeļa vaigam. Doma nav, ka Stefans bija izskatīgs, bet ka svētā gara ietekme bija pat redzama Stefana sejā. Mūzus seja spīdēja no tikšanās ar Dievu. Apostoļu darbu grāmatas 7. nodaļā no 1. līdz 50. pantam ir rakstīts: augstais priesteris jautāja, vai tas tā ir? Bet viņš atbildēja: brāļi un tēvi, klausieties, Dievs savā godībā parādījās mūsu tēvam Ābrahāmam, kad viņš bija Mezopotāmijā, pirms viņš apmetās uz dzīvi Hārānā, un sacīja viņam: aizej no savas zemes un saviem radiem un ej uz zemi, ko es tev rādīšu. Tad viņš aizgājis no Kaldeju zemes, apmetās Hārānā, un vēlāk, kad viņa tēvs bija miris, Dievs viņu no turienes pārveda uz šo zemi, kur jūs tagad dzīvojat, un nedeva viņam tur nekādu mantojuma tiesu, pat ne pēdas platumā, un tomēr solīja to dot par īpašumu viņam un viņa pēcnācējiem, kad viņam bērnu vēl nebija. Bet Dievs tā runāja: tavi pēcnācēji būs piedzīvotāji svešā zemē, un tos verdzinās un vārdzinās 400 gadu, bet to tautu, kam viņi vergos, es sodīšu, sacīja Dievs, un pēc tam tie aizies un kalpos man šī vietā, un viņš tam deva apgraizīšanas derību. Tad Ābrahāms dzemdināja Īzāku, un to apgraizīja 8. dienā, un Īzāks Jēkabu, un Jēkabs 12 ciltstēvus. Ciltstēvi apskauda Jāzepu un pārdeva to uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu un to izglāba no visām viņa bēdām un deva viņam žēlastību un gudrību faraona, Ēģiptes ķēniņa priekšā, un tas viņu iecēla par Ēģiptes zemes un visa sava nama pārvaldnieku. Bet nāca bads un lielas bēdas pār visu Ēģipti un Kānānu, un mūsu tēvi neatrada pārtiku. Jēkabs dzirdējis, ka Ēģiptē ir labība, izsūtīja mūsu tēvus pirmoreiz, bet otrreiz Jāzeps atklāja sevi brāļiem, un Jāzepa radi faraonām kļuva zināmi. Tad Jāzeps lika attaicināt savu tēvu Jēkabu un visus savus radus, 75 dvēseles. Jēkabs aizgāja uz Ēģipti, viņš un mūsu tēvi nomira un tika pārvesti uz Sihemu un guldīti kapā, ko Ābrahāms sudrabā maksādams bija nopircis no Hamora bērniem Sihemā. Bet, kad tuvojās apsolījuma laiks, ko Dievs Ābrahāmam bija devis, tad tauta Ēģiptē auga un vairojās.
Tiekāms Ēģiptē sāka valdīt cits ķēniņš, kas par Jāzepu neko nezināja. Tas mūsu tautu pievīla un mūsu tēviem darīja ļaunu, tā ka viņiem savi zīdaiņi bija jāizliek, lai tie nepaliktu dzīvi. Tanī laikā Mozus piedzima un bija Dievam patīkams, un 3 mēnešus viņš auga sava tēva namā, un, kad tas bija izlikts, faraona meita to pieņēma un audzināja sev pašai par dēlu. Mozu mācīja visās eģiptiešu gudrībās, viņš bija varens vārdos un darbos. Kad viņš bija 40 gadus vecs, viņam ienāca prātā apmeklēt savus brāļus, Izraēla bērnus, un redzēdams kādu netaisni ciešam, viņš aizstāvēja un atrieba to, kam pāri darīja, nosīsdams Ēģiptieti. Viņš domāja, ka viņa brāļi sapratīs, ka Dievs ar viņa roku tos izglābj, bet viņi to nesaprata. Nākamajā dienā viņš pie tiem pienāca, kad tie ķildojās un tos skubināja uz mieru, sacīdams: vīri, jūs esat brāļi, kāpēc jūs viens otram darāt pāri? Bet tas, kas savam tuvākam darīja pāri, viņu atgrūda, sacīdams: kas tevi iecēlis mums par valdnieku un tiesnesi? Vai tu mani arī gribi nonāvēt, tāpat kā tu vakar nonāvēji Ēģiptieti? Šo vārdu dēļ Mozus bēga un piemita Midijāna zemē. Tur viņš dzemdināja 2 dēlus. Kad 40 gadu bija pagājis, Sinaja kalna tuksnesī viņam parādījās eņģelis degoša ēršļu krūma liesmā. To redzēdams, Mozus brīnījās par šo parādību, un kad viņš piegāja to aplūkot, tā kunga balss atskanēja: es esmu tavu tēvu Dievs, Ābrahāma, Izāka un Jēkaba Dievs. Mozus izbijās un neuzdrošinājās to uzlūkot, bet tas kungs viņam sacīja: noauj kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Es tiešām esmu redzējis savu ļaužu grūtības Ēģiptē. Es esmu dzirdējis viņu nopūtas un nolaidies, lai tos glābtu. Tagad nāc, es tevi sūtīšu uz Ēģipti. Šo Mozu, ko tie aizliedza, sacīdami: kas tevi iecēlis par valdnieku un sogi, Dievs ir sūtījis kā vadoni un atbrīvotāju ar eņģeļa roku, kas viņam bija parādījies ēršļu krūmā. Tas viņus izveda, darīdams brīnumus un zīmes Ēģiptē, Sarkanajā jūrā un tuksnesī 40 gadus. Šis ir tas Mozus, kas Izraēla bērniem sacījis: Dievs jums no jūsu brāļu vidus cels pravieti, tāpat kā mani. Viņš bija draudzes vidū tuksnesī ar eņģeli, kas uz viņu runāja Sinaja kalnā, un bija ar mūsu tēviem un saņēma dzīvus vārdus, lai dotu tos mums. Tam mūsu tēvi negribēja paklausīt, bet viņu atstūma un savā sirdīs atgriezās Ēģiptē, sacīdami Āronam: darini mums dievus, lai tie mūs vada, jo mēs nezinām, kas noticis šim Mozum, kurš mūs izveda no Ēģiptes. Un viņi darināja tanīs dienās teļu, nesa elkam upurus un priecājās par savu roku darbu, bet Dievs novērsās un nodeva tos kalpot debes pulkiem, kā rakstīts praviešu grāmatā: vai tu, Izraēla nams, šinīs 40 gados tuksnesī man esi atnesis dzīvnieku un citus upurus? Jūs esat nesuši Moloha telti un sava dieva Romfana zvaigzni, attēlus,
ko jūs esat darinājuši, lai viņus pielūgtu, un es jūs pārcelšu viņpus Bābeles. Mūsu tēviem bija tuksnesī liecības telts, kā tas, kas ar Mozu runājis, bija pavēlējis, lai viņš to celtu pēc redzētā parauga. To pārņēmuši mūsu tēvi ar Jozu arī ienesa to pagānu zemē, ko Dievs izdzina mūsu tēvu acu priekšā līdz Dāvida dienām. Tas iemantoja Dieva žēlastību un lūdza, kaut viņš atļautu viņam gādāt mājokli Jēkaba dievam. Salamans uzcēla viņam namu, bet visaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos, kā pravietis saka, debesis ir mans goda krēsls un zeme manu kāju pamesls. Kādu namu jūs man uztaisīsit, saka tas kungs, vai kur ir mana dusas vieta? Vai mana roka nav to visu darinājusi? Jūs stūrgalvji, ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties svētām garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Kuru no praviešiem jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nonāvējuši tos, kas iepriekš sludinājuši taisnā nākšanu, kura nodevēji un slepkavas jūs tagad esat kļuvuši. Jūs, kas bauslību no eņģeļu rokām esat dabūjuši un neesat sargājuši. Šie vārdi iedzēla viņiem sirdī, un viņi grieza zobus pret to, bet viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet tie skaļā balsī brēkdami aizsedza savas ausis un visi kopā viņam uzbruka un izgrūduši no pilsētas ārā nomētāja akmeņiem. Un liecinieki savas drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kura vārds bija Sauls. Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja, kungs Jēzu, pieņem manu garu, un ceļos nometies, viņš sauca skaļā balsī, kungs, nepielīdzini tiem šo grēku. To sacījis, viņš aizmiga. Kādai Stefans atstāsta jūdu līderiem viņu vēsturi? Vai viņi nezina savu vēsturi? Jēzus nebija nācis, lai karotu pret bauslību. Problēma bija, ka tauta neturēja bauslību. Jēzus arī nebija nācis, lai karotu pret templi. Problēma bija tautas vēršanās pie elkiem, kaut gan Dieva templis atradās viņu vidū. Šī problēma redzama Izraēla vēsturē. Jēzus nerīkojas pret Dieva gribu, bet gan saskaņā ar to. Jēzu Dieva apsolījums atnest kaut ko labāk piepildās. Izraēla līderi domā, ka rīkojas saskaņā ar Dieva gribu, kaut gan rīkojās pret. Mateja evangēlija 12. nodaļas 6. pantā Jēzus saka, bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par Dieva namu. Dieva templis ar Heroda renovācijām izskatījās lieliski, bet Jēzu vārds tapa miesa, tas ir vēl labāk, skaistāk, tik pieejams Dievs. Romiešiem 8. nodaļā 3. pantā ir rakstīts, jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi.
Bauslība bija laba, Dieva templis bija labs, taču vai varēja būt kaut kas labāks? To izrēlieši nespēja iedomāties, bet caur Jēzu kaut kas labāks atnāca arī mums. Izrēlam bija tieksme noraidīt Dieva sūtītos vadītājus. Stefans sniedz 2 piemērus. Pirmais ir Jāzeps. Apustuļu darbu grāmatas 7. nodaļas 9. un 10. pantā Stefans saka, ka ciltstēvi apskauda Jāzepu un pārdeva to uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu un to izglāba no visām viņa bēdām un deva viņam žēlastību un gudrību faraona Ēģiptes ķēniņa priekšā, un tas viņu iecēla par Ēģiptes zemes un visa sava nama pārvaldnieku. Jāzepa brāļi Jāzepu noraidīja, taču Dievs Jāzepu paaugstināja ar laiku un caur viņu izglāba šo ģimeni un daudzus citus. Otrais piemērs ir Mozus. 35. un 36. pantā Stefans saka, šo mozu, ko tie aizliedza, sacīdami, kas tevi iecēlis par valdnieku un sogi, Dievs ir sūtījis kā vadoni un atbrīvotāju ar eņģeļa roku, kas viņam bija parādījies ēršķu krūmā. Tas viņus izveda, darīdams brīnumus un zīmes Ēģiptē, Sarkanajā jūrā un tuksnesī 40 gadus. Izrēlam bija tieksme noraidīt Dieva sūtītos vadītājus. Dievs izvēlas vadītāju, tauta viņu noraida. Tā tas notika ar Jēzu. Visi 3 noraidīti, bet Dievs viņus paaugstināja. Attiecībā uz Jēzu tas ir redzams Pētera predikī Vasarsvētku dienā. Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļas 24., 32. un 36. pantā. Apustuļu darbu grāmatas 7. nodaļā šķiet Stefans netik daudz domā par sevis aizstāvēšanu, bet norāda, kā tauta rīkojusies pret Jēzu, tā viņi ir rīkojusies vēsturiski. Jūdu līderi tiek apsūdzēti, jo viņi pretojas tam, ko Dievs vēlas panākt caur Jēzu. No 51. līdz 53. pantam Stefans saka, jūs stūrgalvji ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Kuru no praviešiem jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nonāvējuši tos, kas iepriekš sludinājuši taisnā nākšanu, kura nodevēji un slepkavas jūs tagad esat kļuvuši. Jūs, kas bauslību no eņģeļu rokām esat dabūjuši un neesat sargājuši. Kā tev patiktu saņemt tādu apsūdzību? Aicināsi tādu uz tēju? Stefanam bija mērķis iegriezt dziļi viņu sirdīs ar patiesību, cerībā viņus vest pie grēku nožēlas. Un kā ar šo valodu, jūs stūrgalvji ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, burtiski neapgraizīti sirdīs un ausīs. Šī valoda nenāk no zila gaisa. 5. mūža grāmatas 10. nodaļā no 12. līdz 22. pantam ir rakstīts, un tagad, Izraēl, ko tas kungs tavs Dievs no tevis prasa, neko citu kā vienīgi bīties to kungu, savu Dievu, staigāt visur viņa ceļos, viņu mīlēt un tam kungam, savam Dievam kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, turēt visus tā kunga baušļus un viņa likumus, ko es šodien pavēlu tev par labu. Redzi, vienīgi tam kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir. Tomēr vienīgi pret taviem tēviem tam kungam ir bijis labs prāts. Viņš tos iemīlēja un viņš izredzēja viņu pēcnācējus, tos,
kas nāktu pēc viņiem, tas ir jūs pašus starp visām tautām, kā tas šodien ir skaidri redzams. Tāpēc apgraiziet savas sirds priekšādu un neesiet vairs stūrgalvīgi. Jo tas kungs jūsu dievs ir dievu dievs un ir kungu kungs, ir liels, stipris un bargs dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem, kas bāreņiem un atraitniem gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Tāpēc mīliet svešinieku, jo jūs paši esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē. Bīsties to kungu savu dievu, kalpo viņam un viņam, jo cieši pieķeries. Viņa vārdā tu vari zvērēt. Viņš ir tava slava un viņš ir tavs dievs, kas pie tevis ir darījis šīs baiļu pilnās lietas, ko tavas paša acis ir redzējušas. Tavi tēvi 70 dvēseles nogāja kādreiz uz Ēģipti, bet nu tagad tas kungs tavs dievs tevi ir tik vareni vairojies kā debes zvaigznes. Tāpēc apgraiziet savas sirds priekšādu, tas ir nogriez no savas sirds tā daļa, kas stāv pret Dieva gribu, lai paliek tas, ko Dievs veidos pēc sava prāta. Tas ir aicinājums uz garīgo atzimšanu. Tā ir valoda, ko Dievs pats lietoja sakarā ar Izrēlu. Un neesiet vairs stūrgalvīgi. Šie reliģiskie cilvēki nebija tādi, kas bija atvērti Dieva prātam. Šajā sakarā varat ieskatīties šajos pantos. Apostļu darbu grāmatas 7. nodaļā no 54. līdz 56. pantam ir rakstīts: šie vārdi iedzēla viņiem sirdī, un viņi grieza zobus pret to. Bet viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību, un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas, un sacīja: lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Stefana vīzija aizēno tempļa skaistumu. Templis ir skaists, taču Stefana vīzija ir vēl skaistāka. Augstais priesteris iegāja vissvētākajā vietā vienu reizi gadā, taču šeit Stefans redz Dieva godību. Jēzus rāda mums Dieva godību, kā templis nespēja. Es aicinu iepazīt Jāņa evangēlijā 1. nodaļu. Cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Jēzus ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Jēzus stāv. Vai doma ir, ka Jēzus darbojas? Vai ka Jēzum interesē tas, kas notiek ar Stefanu? Vai ka Jēzus izrāda gatavību sveikt Stefanu mājās? Kurš kaut ko tādu bija piedzīvojis templī? Ebrejiem 7. nodaļā no 23. līdz 25. pantam ir rakstīts: arī viņi daudzi ir kļuvuši par priesteriem, bet nāve tiem neļāva ilgāk palikt. Bet viņam, tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Pirms savas nāves Stefans redz savu starpnieku pie Dieva labās rokas. Stefans tiek iepriecināts, stiprināts. Ebrejiem 10. nodaļā no 11. līdz 14. pantam ir rakstīts: un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus, bet viņš vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam, jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti.
Taču Stefāns redz Jēzu stāvam, nevis sēžot. Kādēļ stāvam, nevis sēžot? Eigos domā, ka Jēzus redz, kas notiek un stāv notikuma nopietnības dēļ. Romiešiem 8. nodaļā no 31. līdz 39. pantam Pāvils raksta, ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Ja Dieva dēls stāv tevis dēļ, tajā brīdī, kurš var būt pret tevi? Vajātiem cilvēkiem ir vajadzīga šī vēsts. Tautas līderi apsūdz Stefanu, taču neviens nespēs pazudināt Dieva cilvēkus. Saka, ka Stefans bija pirmais moceklis, taču Stefans bija uzvarētājs. Apostoļu darbu grāmatas 7. nodaļā no 57. līdz 58. pantam ir rakstīts, bet tie skaļā balsī brēgdami aizseda savas ausis un visi kopā viņam uzbruka un izgrūduši no pilsētas ārā, nomētāja akmeņiem, un liecinieki savas drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kura vārds bija Sauls. No 59. līdz 60. pantam ir rakstīts, tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja, Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un ceļos nometies, viņš sauca skaļā balsī, Kungs, nepielīdzini tiem šo grēku. To sacījis, viņš aizmiga. Aizmiga. Kristietībā nāve pārvēršas par aizmigšanu. Kādēļ? Jo kristietis augšām celsies uz mūžīgo dzīvību. Jēzus brīdināja savējos, ka pasaule izturēsies pret viņiem tāpat kā izturējās pret viņu. Stefans un Jēzus. Apsūdzības, gara nodošana, aizlūgšana par vajātājiem. Šajā brīdī Stefans uzvedās kā Jēzus. Kā atšķiras Jēzus cienītājs un Jēzus māceklis? Ir lietas Jēzus mācībā, kas Jēzus cienītājiem patīk, labi skan, nav grūti tam pildīt, taču Jēzus māceklis ir gatavs sekot visgrūtākajam Jēzus mācībā. Stefans īsteno praksē visgrūtāko Jēzus mācībā. Mateja evangēlijā 5. nodaļā no 43. līdz 45. pantam Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.
Stefans lūdz par savām slepkavām, laikā, kad viņi slepkavo viņu. Kas varētu spēcināt cilvēku, lai rīkotos kā Stefans? Svētais gars. Ne visi mēs tiksim saukti upurēt savu dzīvību Jēzus dēļ, bet mums ir jābūt gataviem. Daudzi kristieši ir atdevuši savu dzīvību. Es aicinu mūs ziedot savu laiku, enerģiju un naudu, lai evaņģēlijs izplatītos. Atklāsmes grāmata uzrakstīta laikā, kad daudzi kristieši nomira kā mocekļi. Tā uzrakstīta, lai atgādinātu draudzei, ka Dieva cilvēkiem ir uzvara, jo Kristus ir uzvarējies. Atklāsmes grāmatas 6. nodaļā no 9. līdz 11. pantam ir rakstīts, kad viņš atdarīja 5. zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdami, cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Kur atrodas šie mocekļi? Tie ir zem altāra. Kas parasti atrodams zem altāra? Upura asinis. Šie bija izlējuši savus asinis Jēzus dēļ. Šie ir upuri Jēzus vārda dēļ. Cik ilgi svētais, patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes? Cik ilgi? Vai mēs paši neuzdodam šo jautājumu? Cik ilgi man būs jācieš tā? Cik ilgi, kungs? Es biju domājis, ka man ir dalība valstībā, kas ir visspēcīgākā. Cik ilgi, kungs? Kur ir apsolītā uzvara? 11. pants. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti, kā viņi paši. Vēl būs Dieva cilvēkiem mirt. Vai tā ir atbilde, ko tu vēlies saņemt uz jautājumu, cik ilgi? Bet Dieva cilvēki ir uzvarētāji. Dieva cilvēku vajātājiem būs jāmaksā par savu ļaunumu. Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā Bābele krīt. Tā ir Roma, bet arī visas pasaules spēki, kas ir pret Dieva cilvēkiem. Atklāsmes grāmatas 19. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts, pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu, Alleluja! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam, jo viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību. Viņš atprasījis no viņas rokas savu kalpu asinis. Viņš atprasījis no viņas rokas savu kalpu asinis. Kā mēs varam atbrīvot sevi no atriebības? Mums jāsaprot, ka atriebība pieder kungam. Mums ir pilnībā jāuzticas kungam. Tad mēs spēsim paciest lietas, kas nav panesamas, jo mēs zinām, ka būsim ar kungu mūžīgi vienalga, kas mums notiek virs zemes. Padomāsim par to, vai mēs esam Jēzus Kristus mācības cienītāji vai Jēzus Kristus sekotāji. Atceries, ko sekotājs Stefans redzēja. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl
kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.